BAVA ekosistēmā ir arī virtuālai braucieni. Tad sanāk, kad jūs, kad esat samācījušies, es ieteiktu sākumā testus papildīt, vietas paskatīties, bet tad, kad tas ir izdarīts, sameklēsim, kur mums tā ir Rīga, tad aizējam uz Rīgu, sāksim, uzspēdīsim kaut ko no Āgenskalna. Tad, kad tas ir izdarīts, jūs varat ķerties pie šiem virtuālajiem braucieniem, un tajos jūs varat izbraukt visus sarežģītākos maršrutus un visas sarežģītākās vietas, un jūs redzat, jums ik pa laikam uzdos jautājumu, kā jums jārīkojas šajā situācijā. Tas ir fantastisks veikts, kā jūs varat gan iemācīties tās vietas, gan nostiprināt pēc tam šīs zināšanas, tad, kad jūs viņus būsiet braukuši braukšanas nodarbībās, vai arī tur ar vecākiem, vai ar vēl kādu. Tā kā šo noteikti jums vajadzēs izmantot. Tas ir tiešām ļoti, ļoti noderīgi, un tas noteikti palielinās efektivitāti un to, cik īsā laikā jūs tiksiet pie savām tiesībām.